Tātad tagad ir kopsavilkums. Es nosēdēs esmu no 5 rītā, tagad ir kaut kādi 10, laikam caurdurstiņi. Pat mums vispār šoki ķērās 2-3, tagad pa gaisim labāk, bet es arī iebaroju vēl. Man liekas, ka vajadzēja agrāk, jo tad, kad iebaroju, pēc iebarošanas kaut kādu pusstundu uzreiz ritīgi sāk ķerties, kad es 3-4 izvilku. Otrs, es nomainīju pludiņu, tas, man liekas, nebija jūtīgs. Uzliku mazāku, uz vienu stiprinājumu, mazo topsiku rekuši tādu te. Un vēl kas, es neliku vairs tā, kā tas krieviņš bija rakstījis, kad augšā pamata svars virs auklis, kad 30-40, tad papildus ar pie āķa, kad 3-4 cm. Man likās, ka kaut kā viņš nevar pacelt viņu. Jo tas laikam bija domāts, tā kā straumēja upē kaut kur vai. Lūk, un es nomainīju uz vienu stiprinājumu un kaut kāds arī 3-4 cm pie āķa svariņu. Un tāda sanāk tā, ka viņš uzreiz, ka svariņš ieguļas drusku laikam dūņas, tārpiņi paliek ārā, viņš tos tārpiņus paņem, bišķi pieceļ, un mazais topsiks uzreiz paceļas virs ūdeni un baigi labi redz, jūtīgi. Man liekas, ka šitā labāk ir. Un blender reku, normāli. Kad vaina nav. Bet, jāstrādā. Un te jau būs vēl. Jāizved Gundaram paēst, es viņam garšo blender. Tad vēl vēlreiz, šodien ir 2012. gada 25. decembris. Mana mīļākā drauga Jēzus dzimšanas diena. Viņš no naktī dzim, tad šodien piedzims jau maziņš bērniņš. Mūsu pestītais Jēzus Kristus, ja? Tāda tā diena. Tad tagad beigšu un laidīšu uz baznīciņu. Domāju, ka diena ir izdevusies. Paldies Dievam par visām dāvanām. Un lai miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Tā pagaidām.